Hei, mans vārds ir Gunita Lagzītes Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 109. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Kā jūs varbūt pamanījāt, es tātad esmu pabeigusi savu 4. romānu. Šobrīd strādāju pie rediģēšanas. Un man jau cilvēki sāk prasīt, par ko tad ir, kas tur ir un tā. Bet tas pirmais, ko es jums vēlos atklāt par šo romānu, ir fakts, ka tajā liela daļa varoņu vārdi nav manis izdomāti. Ja atceraties, man iepriekšējā romāna sauc Gunita, un es to uzrakstīju tāpēc, ka es vēlējos izlasīt grāmatu, kur kāda no varonēm būtu nosaukt manā vārdā, lai tā kā pamēģinātu identificēties, bet neatradus tādu grāmatu, saņēmu ieteikumu uzrakst pati, un tātad es uzrakstīju. Un Gunitas atklāšanā izrādījās, ka šāda vēlme identificēties ar varoņiem ir vairākiem cilvēkiem, un es saņēmu vairākus lūgumus uzrakstīt grāmatu par varoņiem tādā un tādā vārdā. Pēc tam, kad es sāku šo romānu, es arī sociālos ieliku tā kā aicinājumi, ja nu ir kādam vēle, droši var ieteikt kaut kādus varoņu vārdus vai savus vārdus, un sarīkoju veselu akciju. Un tad visus šos ieteiktos variantus es arī izmantoju savā jaunajā romānā. Šis man šķiet būs romāns ar visvairāk personāžiem un visvairāk vārdiem pieminētiem. Tā kā, gaidām nākamo informāciju un tiekamies pēc nedēļas. Čau!